Sievietes uzņēmējdarbībā nejūtas diskriminētas, tāpēc nekāda īpaša likumdošana, kas atbalstītu tieši sieviešu iesaistīšanos biznesā, nav nepieciešama. Tā 24. janvārī notikušajā pētījuma Sievietu uzņēmējdarbība 2012 prezentācijā atzina pētījuma iniciatoru biedrības līdere valdes priekšsēdētāja Aiva Vīksne. Parādīja, ka 94% sievietes biznesā uzskata, ka speciāls tiesisks regulējums nav nepieciešams, lai ar biznesu sievieti varētu Latvijā nodarboties. Un arī ko gan Luksofta dati 11. gada apkopojuma Latvijā vairāk kā 37% biznesu jau nodarbojas ar sievietes, kas ir virs Eiropas Savienības rādītāji, un lai dod visas arī vecās Eiropas valstis tik līdz mums. Pētījumu veikušās kompānijas Latvijas Fakti bijušais direktors Aigars Freimans gan pieļāva, ka sievietes nejūt diskrimināciju biznesā tikai tāpēc, ka pašas sev nevēlas atzīt, ka šāda diskriminācija tomēr pastāv. Ļauj gan pateikt vienu, ka sievietes uzņēmēja darbībā, kas tas darbojas, nejūtas savādi, viņas nejūtas diskriminētas. Iespējams, ka viņas nevēlas justies diskriminētas. Ja, tas ir tas pats mūžīgais jautājums par vidusšķiru, kas man vienmēr ir pārsteidz jau sākot no 90. gadiem, kad 25% pensionāri ar vienādu pensiju, no tiem, kas saņem vienādu līmeni pensiju un dzīvo vienādā dzīves līmenī, 25% ir konsekventi pieskaļi pie vidusšķiras, vēlas būt pie vidusšķiras. Pētījumā tikuši apskatīti dažādi sieviešu uzņēmējdarbības aspekti, sākot ar to, kāpēc sievietes vispār vēlas uzsākt biznesu. Pētījumā noskaidroto atklāja Aiva Vīksne. Iespēja realizēt sevi, iespēja būt neatkarīgai, nodarboties ar savu biznesu un uzturēt ģimeni. Interesanti, ka īpaši daudz sieviešu izvēlējušās nodibināt tieši grāmatvedības uzņēmumus. Tie ir hobiji vai profesionālie, vai tās ir profesionāls pēc izglītības konsultantis, finanšu konsultantis. Ja mēs zinām, grāmatvedības pakalpojumos vairāk vai mazāk īpašnieces ir sievietes. Un pedantisks mērķtiecīgi. Ka viņas uzrādīja lielu daļu pēkšņi uzrādīja, kas strādā finanšu institūcijās, kas ir tāds kaut kāds mikrobanku tīkls, kas ir paņēmis Latviju, bet lielākā daļa tie bija grāmatvedības pakalpojumi, kur sieviete kā profesionāli ir vai nu reģistrējusi mikrouzņēmumu vai sieviete, ko starp citu apstiprināja man diezgan daudz citu pētījumu, kas bija saistīta ar grāmatvedības programmu un biznesu uzsveru. Tas bija tāds interesants fenomens šajā aktuālajā. Kādas tad ir sievietes biznesmenes? Pētījums atklājas, ka sievietes gan biznesa uzsākšanā, gan tajā darbojoties saglabā piesardzību un apdomību, un tas ļauj viņām nezaudēt realitātes sajūtu. Sievietes ir krietni uzmanīgākas, piesardzīgākas un nav tādu lielu biznesa plānu būvētājs. Es nesaku, ka viss, tas ir absolūti raksturīgs šai profesionālajai grupai, nekādā gadījumā ir kaut kāda salīdzinoši neliela grupa, kas būvē daudz drosmīgākus plānus un saista to ar kaut kādiem paplašinājumiem, bet tai mazā un ļoti mazā biznesa zonā, kurā lielākā daļa šo sieviešu uzņēmēju darbojas, tas nešķiet tik aktuāli, jo viņas ārkārtīgi adekvāti, manuprāt, uztver to biznesu vidi, kurā viņi strādā, un arī tās augšanas iespējas. Sievietes uzņēmējas neveido grandiozas plāns, bet varbūt kas varbūt arī nav slikti, soli pa soli, vairāk izvērtē, varbūt mazāk riskē, bet ilgtspēja lielāka. Prezentācijas laikā par paveikto pati sev uz pleca uzsita arī ekonomikas ministrija, tādējādi gan izpelnoties jautājumu no žurnāla Bilance galvenā redaktora Gunta Rozenberga par to, cik konkrēti lielus finanšu līdzekļus valsts pēdējo 7 gadu laikā ir ieguldījis uzņēmējdarbības atbalstam kā Eiropas Savienības struktūra fondu līdzfinansējumu. Lai Latvijā uzņēmējdarbības vidi būtu labvēlīgāk, lai gan motivācijas programmas, gan visu šī birokrātijas mazināšana tomēr ir nākus pretī būtiski liels atbalsts no valsts puses dažādos veidos. Biznesa inkubātori, mentorings, dažādas kursi, semināri, hipotēku zemes banka, respektīvi dažādos veidos valsts centusies veicināt, lai cilvēki nopelnīts var notikt paši. Un šeit mēs redzam rezultātu, cik liels gandrīz pusi no viņām ir sākuši ar kaut kādu atbalstu. Attieksme tāda, ka valsts tik daudz dara un dod uzņēmējiem, ka labāk nemaz nevar būt, bet varbūt jūs atgādinātu, cik tad Latvijas valsts sievietēm un vīriešiem kopā, ja, šogad ir atvēlējis no savas puses, neņemot vērā Eiropas Savienības struktūra naudas, cik ir paredzējis budžetā līdzekļus uzņēmējdarbības veicināšanai.
tad mēs tā visi dzirdēsim un ļoti nopriecāsimies no laimes. Paldies! Faktiski Latvijas valsts izvēlējusies stratēģiju, ka šobrīd visu to, ko var nofinansēt no fondiem, no budžeta nefinansēt. Tātad, ja mums ir atbalsta programmas no struktūra fondiem, tad tas ir tikai valsts līdzfinansējums. Kāpēc valsts nedod pilnīgi neko? Nē, valsts dod līdzfinansējumu. Nē, es prasu, tāpēc mums atnās bija, cik valsts no savas puses dod, cik ir tā daļa lielā. Ziniet, kā mēs varētu precizēt, jo tas pārsvarā man šie dati, kas ir galvā, visi ir pa 7 gadu periodu. Ja, piemēram, biznesa inkubātori 20 miljoni 5 gadu periodā. Tātad, nu, ja lai jums pateikt, piemēram, šo konkrēto gadu, tad mums ir jāapskatās tie dati, jāapskatās atsevišķi. Pieņem, ka arī būtu labi arī 7 gadu zināt. Mēs ar 7 prasu izdalīt. Tādā brīdī mēs runājam par apmēram 500 miljoniem, kas ir kopumā uzņēmējdarbības atbalstam ar dažādām programmām, tieši struktūra fondi, tātad valsts līdzfinansējums ir apmēram 15% no tā. Tad 15% no 500 miljoniem. Un šobrīd, protams, risinās sarunas par to, cik varētu būt nākamajā periodā, un es ļoti ceru, ka šis atbalsts varētu būt vismaz tādā pašā apjomā, ja